Katrs cilvēks grib tikt mīlēts. Katrs cilvēks grib, lai viņu kāds mīl. Un tā apziņa, ka tu zini, ka tevi kāds mīl, tā ir tik vērtīga, ka tu jūti, ka tu saņem no otru mīlestību. Un nosaukums šai runai ir pārpildi savu tuvāko mīlestības tvertni. Nevis piepildi tikai, bet pārpildi tā, lai plūst pāri. Mīli cilvēkus, izrādi viņiem savu mīlestību. Un katru dienu mēs katrs piepildām kāda cilvēka mīlestības tvertni. Vai nu ar mīlestību, vai nu, tu jau zini ar ko. Naids, rūgtums, dusmas. Bieži vien mums vieglāk ir izrādīt to otro variantu, to negatīvo variantu, kas šo cilvēku pazudina, kas viņu emocionāli sakauj. Katrs mūsu vārds ir ļoti svarīgs. Ko mēs pasakam, kā mēs paskatāmies, kādā tonī mēs otram kaut ko pasakam, jeb izdaram. Tas piepilda viņa mīlestības tvertni. Un jautājums tev ir tāds, ar ko tu piepildi cilvēkus. Vai tu nes viņiem mīlestību, vai tu nes viņiem labestību, vai tu nes viņiem laipnību. Tu vari izrādīt laipnību visur, veikalā, palaižot kādu rindā pa priekšu, atverot durvis un ielaist cilvēku iekšā, palīdzot kādam cilvēkam uz ielas, nevis iztēloties, ka tu viņu neredz. Mēs varam izrādīt cilvēkiem laipnību, jebkur. Un visgrūtāk mums ir izrādīt mīlestību un laipnību saviem pašiem tuvākajiem cilvēkiem, kurus patiesībā Dievs mums ir blakus nolicis, lai mēs pārpildītu viņu mīlestības tvertni ar mīlestību, ko Dievs mums ir devis. Un tu esi tas, kurš izdara izvēli, vai tu piepildīsi ar mīlestību šo cilvēku, jeb ar naidu, jeb ar rūgtumu. Mēs paši to izvēlamies katru dienu, katru brīdi. Mums brīžiem liekas, man tā sanāca. Es nevarēju izvēlēties, es vienkārši tāds esmu un es vienkārši tā daru un tur neko nevar izdarīt. Tā nav taisnība. Tagad mazliet padomā, kā ir tajos dusmu brīžos, vai nav gadījumā tā, ka vienu īsu brīdi tev bija izvēle, vai nu izdarīt labu, jeb kāst visu ārā, kas tev mēles galā, un pēc tam domāt, kāpēc es tā viņam, ja viņai pateicu, tas viņu tik ļoti ir sāpinājis. Tev ir izvēle katru dienu, katru brīdi. Un es varu salīdzināt šo tvertni. Šī atkritumu kaste, miskaste, nav par velti šeit priekšā. Mēs varam salīdzināt šo mīlestību tvertni, kas ir mūsos, piemēram, ar šādu tvertni. Mēs varam to salīdzināt. Un tad, kad tavā mājā miskaste ir pilna, kad viss ir pilns ar papīriem un atkritumiem, tad kas tev ir jādara? Tev ir jāiznes šī miskaste laukā. Pareizi? Un tad, kad mēs esam piemetuši savu tuvāko, to tvertni pilnu ar miskastēm, pilnu ar ļaunumu, pilnu ar naidu, kad mēs viņam pasakam sliktus vārdus, tas iekrīt tajā tvertnē, un viņš ir pilns ar musariem, ar atkritumiem, ar smirdoņām, un mēs brīnamies, kāpēc viņš pret mani tā izturās, kāpēc mans vīrs man to un to. Bet tad ir laiks padomāt, ko tu esi tur salikts, ko tu esi sasējis otrā, kādas atkritumus tu esi sametis viņā. Varbūt šis cilvēks jau ir aizstāvības pozīcijā, viņš nezina, kāds būs tavs nākamais uzbrukums, kāds būs tavs nākamais mēsls, ko tu metīsi viņa mīlestības tvertnē, kas ir paredzēta mīlestībai, bet mēs to dažkārt pataisam par miskasti. Lūk, tā ir problēma vislielākā cilvēkiem, jo bieži vien, kas cilvēks visvairāk uztrauc? Attiecības. Un Dievvvārds saka, to, ko tu sēji, to tu arī pļauj. Ja mēs esam sametuši pilnu ar atkritumiem, mēs pēc tam to paši arī pļaujam. Un kas tad mums ir jādara, ja tā tvertne ir pilna ar atkritumiem? Mums pa vienam viņi ir jānes ārā no šīs tvertnes. Mums pa vienam jānes ārā tie musari, ko mēs esam tur sametuši. Un kā mēs to varam izdarīt?
ar savu mīlestību, ar laipnību, ar labestību. Un negaidi uzreiz, ka šis cilvēks būs labs pret tevi. Ja tu esi sasējis tur kaudzēm, ļaunumu viņā, negaidi, ka viņš atplauks uzreiz. Stiep ārā tos musarus, stiep pa vienam ārā. Un tu redzēsi, tad, kad tu sāksi to tvertni piepildīt ar mīlestību, tad tu redzēsi, kā viņš sāks mainīties un kā viņa attieksme mainīsies pret tevi. Un Bībelē, Salmam pamācības 8. nodaļa, par to ir teikts. Par šo mīlestības tvertni, kas ir mūsos. 20. 21. pants. Es virzu savus ceļus pa taisnīgo ceļu, pa tiesību teku, lai es labi aprūpēju tos, kas mani mīl, un piekrāju, jo pilnas viņu dārgumu krātuvas. Bībele māca mums, ka mums ir jāpiekrāj, jāpiepilda, jāpārpilda cilvēku dārgumu krātuvas ar mīlestību. Lūk, tas mums ir jādara. Un ir šāda, lai tu labāk varētu mīlēt savu tuvāko, lai tu labāk izprastu, kas viņu vairāk iepriecina un kas varbūt netik ļoti, ir iznākuši, droši vien jau sen, ir šāda grāmata 5 mīlestības valodas. Gerijs Čepmens. Ļoti laba grāmata, jo viņš ir izpētījis, ka ir 5 mīlestības valodas. Es nosaukšu viņas. Pirmā tā tad ir kvalitatīvi pavadīts laiks. Tas ir tad, kad divi cilvēki pavada kvalitatīvu laiku kopā, nevis viens tev kaut ko stāsta un otrs skatās televizoru un piekrīt. Tas nebūs kvalitatīvs laiks. Protams, ja abi divi skatās kopā filmu, tad tā ir cita lieta. Tad ir apliecinājuma vārdi. Nu, kādi varētu būt, piemēram, apliecinājuma vārdi? Tev nāk kāds vārds prātā? Paskaties uz kādu cilvēku, kas tev tuvāk sēž, kur tu pazīsti, jeb arī nepazīsti, un pasaki viņam kaut dažus apliecinājumu vārdus, pasaki viņam kaut ko foršu, kas varētu uzpildīt viņu mīlestības tvērtni, nekautrējies, pasaki, tu redz, ka šis cilvēks sāk smaidīt, drošāk, mācamies mīlēt viens otru, pasakam kaut ko labu, paskaties apkārt, varbūt nevienam, varbūt kādam neviens vēl neko nav pateicis, tu vari to izdarīt, tu vari izmantot šo izdevību un pateikt viņam kaut ko labu, tāpat jebkur tu vari to darīt, veikalā, tu vari uzsmaidīt cilvēkam, tu vari kaut ko viņam palīdzēt, tu vari pateikt pārdevējai, ka viņai ļoti labi izdevās tev apkalpot, un varbūt neviens cits šim cilvēkam visas dienas garumā nav uzsmaidījis, un varbūt pat nedēļas garumā neviens viņam neko labu nav pateicis, tāpēc jau Dievs tevi ir nolicis, lai tu to izdarītu, lai tu iepriecinātu cilvēkus. Tu redzi, kā tavs draugs paliek priecīgāks, kā viņš sāk justies pilnvērtīgāks, kā viņš varbūt sāk iztaisnot plecus un viņš jūtās vērtīgs. Šie apliecinājumi vārdi ir tik svarīgi. Un arī Bībele mums māca, ka tavs vārds, ko tu pasaki otram, vai nu viņu ceļ, vai nu viņu nokauj. Saki tādus vārdus, kas ceļ. Mācies to darīt, centies to darīt, mācies smaidīt, uzsmaidīt otram. Tad ir trešā tā mīlestības valoda ir dāvanu pasniegšana. Nu, viss skaidrs, ja, ka tu kādam kaut ko uzdāvini. Un ir svarīgi tev saprast, kāpēc es tā bišķiņi skaidroju par tām 5 mīlestības valodām. Ir labi, ja tu zini, kāda ir tā mīlestības valoda tam otram cilvēkam. Tad tu varēsi konkrētāk saprast, kas tad visvairāk viņu iepriecina. Tāpēc, ka katram cilvēkam viena no šīm mīlestības valodām ir vairāk izteikta nekā citas. Jo, piemēram, citam cilvēkam dāvaniņas nesagādā īpaši nekādu tur, viņš priecīgs, jā, viņu apsveica, jā, labi, bet ir cilvēki, kuri ir sajūsmā par katru vismazāko sīkumu. Es domāju, tu varbūt jau tagad vari padomāt par sevi. Ir, piemēram, ja tev ir bērni, vecākiem
parasti viņi dāvina bērniem dāvanas, bet visiem bērniem nav dāvanu valoda. Un kā tu vari noteikt, vai viņam ir šī dāvanu valoda, ja viņam nav? Nu, piemēram, ja tu viņam uzdāvini kaut ko jauku, nu vienalga rotaļlietu, kaut kādu lācīti, un tu skaties, protams, pirmajā brīdī jau viņš priecājās, staigā ar savu lācīti, bet ja nākamajā dienā lācīts jau ir zem gultas, lācītim jau nokritusi rociņa, tad tu zini, ka visticamāk viņam nav dāvaniņu valoda, jo viņš nesargā to dāvaniņu, viņš viņu nomet. Bērni parasti saka, jo viņam patīk, ka viņam dāvana, protams, viņam patīk, bet tu vari atšķirt, kura ir šī mīlestības valoda. Ja tavs bērns ir tāds, kurš tev ieraug un uzreiz skrien tev klāt, klēpī iekšā, riņķī tev apkārt čubinās, skaidrs, viņa mīlestības valoda ir pieskāriens, kas ir nākamā valoda, ja, fizisks pieskāriens, ka tu pieskaries otram. Un tad tev ir svarīgi saprast, ja viņam ir šis pieskāriens, ja tas ir tavs bērns, vīrs, sieva un tūs cilvēks, tu vari pamasēt viņam muguru, tu vari pamasēt viņam galvu, tu vari viņam izrādīt šo mīlestību, jo visefektīvāk viņš to saņems tad, kad tu runāsi tieši viņa mīlestības valodā. Un tad 5. ir mīlestības darbi. Tas ir, ka tu izdari kaut ko labu, piemēram, ja tev miskas nebija jāiznes, bet tu viņu iznesi otra vietā. Tie ir tavi darbi, ka tu izgludini otram kreklu, ka tu sakop māju, ka tu atnes ēdienu no veikala. Tie visi ir mīlestības darbi. Un tev būs daudz vieglāk kalpot cilvēkiem, ja tu sāksi iedziļināties, kas tad viņu visvairāk iepriecina. Jo šīs 5 mīlestības valodas ir. Tas ir, piemēram, ja es ar tevi runātu franciski, bet tu franciski nesaproti nevienu vārdu, ņibumbum, un tu tik skaties un brīnies, un es tev saku kaut ko labu, un tu man runā pretī, piemēram, angļu valodā, un es angliski neko nesaprotu. Tāpēc ir svarīgi saprast, kāda ir otra valoda. Ja viņa valoda ir angļu valoda, runā ar viņu angliski. Ja viņa valoda ir pieskāriens, pieskaries viņam. Un tāpēc arī daudzās ģimenēs arī rodās problēmas, tāpēc, kad vīrs domā, viņš tur pelna naudu, viņš tur atnes paiku, viņš tur vēl nezin, ko izdara. Ir daudz vīrieši, kuri dara mājas darbus, viņi mazgā beržu istabas, paklājus un traukus, un zini, ko sieva domā, viņš man nemīl, viņš nemīl. Es zināju, ka viņš man nemīl, tas nabaks 4 rāps pa grīdu. Ko viņš dara? Viņš izrāda savu mīlestības valodu ar darbiem. Varbūt viņam ģimenē tā bija, un viņš ir pieredzis, ka tādā veidā jāizrāda. A sievai, ko viņai gribās, atliek minēt. Tas tev pašam jāizpēt un jāizdomā. Ir tāda laba anekdote. Es nezinu, vai es esmu jums stāstījusi, bet tad sieva sēž raud, nobimbājusies, zili riņķi zem acīm, un vīrs nesaprot, kas viņai noticis. Atkal raud, es nevaru to izturēt, man jau šī tik tālu tā pinkšķēšana apriebusies. Nu labi, viņš saņemās pajautāt, kas viņai vainas, jo jūs zinat, kad bailīgi jau jautāt, ka nedabū pa kaklu, ja? Ka nedabū vēl kādu musaru iekšā tai tvertnē. Nu, viņš sadūšojās pajautāt, kas tev vainas? Protams, viņa arī daudz negaidus reizes sakārāt, tā es domāju, ka tu man nemīli. Un viņš nesaprot, kā nemīli. Nu, kāpēc tu domā, ka es tev nemīlu? Tāpēc, ka tu man to neesi teicis, tu man to nesaki. Un vīrs saka, kā neesi teicis? Es taču tev pirms 20 gadiem to pateicu. Kad es tev bildināju, pirms 20 gadiem, mīļais, tev to pateicu, nekas jau nav mainījies. Es neesmu pārdomājis. Saprati, ja viņš viņu mīl, bet viņš to nesaka. Un ja viņas mīlestības valoda ir apliecinājumi vārdi, viņai ir svarīgi to dzirdēt. Piemēram, mans vīrs zina, ka man ļoti uzmundrina šie apliecinājumi vārdi. Un es domāju, ka viņš noteikti ir pieņēmis lēmumu tos man teikt, jo tas jau nenotiek tā vienkārši. Ja tev mīlestības valoda nav apliecinājumi vārdi, ja pieskarens, nu tev nemaz nav tā, ka tev baigi tur gribās mīļoties. Bet ja otram ir, tā jau ir došana, tu jau dod. Tu nedomā tajā brīdī par sevi, bet par viņu. Un mans vīrs gandrīz katru rītu, kad viņš mani modina, viņš saka man apliecinājumu vārdus. Tu vari, tu esi vislabākais līderis, tev viss sanāks, tu esi vislabākā sieva un vēl visu kaut ko.
Un tas mani ceļ, tas mani uzmundrina, ka es sāku ticēt, ka jā, es varu, man sanāks, es varu, man izdosies, es esmu laba sieva, jā, tas mani ceļ. Un tāpat par dāvaniņām runājot, ir cilvēki, kuri saka, dāvaniņ, tur vajag daudz naudas, vai ne? Vīrieši parasti domā, jau nav tāda nauda, ko tu lai es viņai dāvini? Zini, ja vien tava sieva, jeb tavs vīrs, jeb tas cilvēks nav mantkārīgs un viņam ir dāvaniņu valoda, tad tu viņam var uzdāvināt da jebko. Vienalga ko, uzzīmē kaut ko, atrod kaut ko ārā, es nezinu, mans vīrs man dāvina zīles, kastaņus, piemēram, jā. Arī dzen, un es par to priecājos, un es viņus glabāju. Ja domāju, es krāju akmentiņus, gliemežvāciņus jūrmalā, un tu saki, nav naudas, par ko nopirkt sievai dāvanu. Pakustini smadzeni, pastaigājoties kaut kur pa mežu, pacel to zīlīt, atrod viskaistāko, tas arī ir ļoti svarīgi. Lūk, piemēram, man viena dāvaniņa, 2 dāvaniņas, vienas parādīšu. Stāv man Bībelē jau ļoti daudzus gadus. Lūk, šāda putnu spalviņa. Iedomājies, šeit ir zila krāsa, tik skaista, kā Dievs tik skaistu visu ir radījis. Un es par to priecājos, tās ir manas grāmatzīmītes. Citam tu uzdāvinās tādu spalviņu, ko viņš izdarīs? Viņš vispār izmetīs miskastē. Viņam viņa nav vajadzīga. Viņam nav mīlestības valoda, nav dāvaniņas. Lūk, tad citreiz es saku cilvēkiem, ir citiem mīlestības valoda kvalitatīvi pavadīts laiks. Un viņi vienmēr saka, nav jau naudas. Jums jau forši ir mārts, jums jau mašīna. Jūs jau varat kaut kur aizbraukt. Zini, kas ir, mums nebija kādreiz mašīna. Un kā tu domā, mēs nepavadījām laiku kopā? Mēs pavadījām laiku kopā. Ko mēs darījām? Mēs gājām, mums jau ir kājas. Lai tu kaut kur aiziet ar otru kopā, tev nav vajadzīga mašīna un tev pat nav vajadzīga nauda. Man bija tāds gadījums arī viena ģimene un tur problēma, kad nepavad tas vīrietis ar to ģimeni laiku un viņš man saka, man jau nav tādas finanses. Es saku, kādas tev vajag finanses? Paņem sievu un bērnus, aiziet uz parku, aiziet uz bērnu laukumu, aiziet mazajās pilsētās vispār. Tur ir ezers deguna galā. Ko tev tur daudz vajag? Es atceros tādu gadījumu, mēs arī gājām pārgājienā ar vīru. Sen jau tas bija. Man liekas, ka mēs bijām nopirkuši vislētākās desiņas, un mēs viņas cepām, jo mājās jau tāpat kaut kas jāēd, vai ne? Tu vari uzcept to lēto desu mājās uz pannas, vai arī aiziet ārā zaļumos, atrast vietiņu un uzcept tur kopā. Tur nevajag naudu. Tāpat arī dāvaniņām. Protams, mans vīrs dāvina man arī visādas citādas dāvaniņas, ja? Man, piemēram, vienreiz bija ļoti tāds liels pārsteigums. Es vakarā, kad eju gulēt, man patīk sabužināt. Tur ir ļoti daudz variantu, kā tu vari otru pārsteigt un piepildīt viņa mīlestības tvertni. Un man patīk tā, ka es riktīgi to spilvanu tā sakratu un sabužinu, lai viņš tāds liels. Varbūt vēl kādam tā patīk. Man nepatīk gulēt veselu nedēļu uz tādu saplakušu spilvanu. Es viņu tā sakratu, sakārtoju. Un vienā vakarā mans vīrs to zina, ka es tā daru, jo viņam citreiz traucēja, ka es tur viņu purinu pa skaļu, ja? Tad es domāju, jāiet uz viesistabu izpurināt, lai viņam netraucē gulēt. Lūk, es eju tagad gulēt vienā vakarā, un viņš zina, ka es ņemšu to spilvanu, es tagad ņemu to spilvanu, un kā tu domā, kas zem spilvana? Kolosāla smaržiņa. Es biju tik priecīgs, biju tik laimīgi, man viņa vēl tagad stāv goda vietā, es tik skatos un priecīgs, pat šito man uzdāvināja, pat to iepakojumu nemetu laukā, lai stāv, man te viss tā. Tu vari iepriecināt otru, tu vari atrast 1000 variantus, kā viņu iepriecināt. Es, piemēram, zinu, ka Betijai mīlestības valoda ir pieskāriens. Ko es daru? Es pieņemu lēmumu un eju vakarā. Katru vakaru nē, bet diezgan bieži uz viņas istabu, kad viņa dodās gulēt, viņai patīk, ka viņai masē rokas. Es masēju viņai rokas, viņai patīk, ka viņai pamasē kājas, es masēju viņai kājas. Tas, ka es viņai pasaku 27 reizes dienā, ka es viņu mīlu, tas viņu tik ļoti neaizkustina kā tas, ka es paņemu viņas kāju pamasēju. Un vēl ir jāzina, kā masēt, kā viņai tur labāk patīk. Un jo tu labāk izdarīsi, jo viņš vairāk jutīs, ka viņu mīl.
Ja mana mīlestības valoda viena no tām ir tas apliecinājuma vārdi, tad es varu viņai teikt, ka es viņu mīlu, bet es redzu, ka viņa tieši saņem, ka tā mīlestības tvertne pildās viņas vairāk tad, kad es pačubinu viņai galvu, tad viņa aizmieg, tad viņa ir priecīga, tad es zinu, ka viņai patīk pārsteiguma dāvaniņas. Patiesībā dāvaniņas jau visiem patīk, tikai jautājums ir, cik ilgi tu viņu glabā, vai viņi tev tiešām ir goda vietā, bet dāvaniņas jau mums patīk. Es zinu, ka viņai patīk, ka es uztaisu kaut kādu pārsteigumu. Svarīgs arī ir noformējums. Es viņu skaisti iesaņoju. To visu jūs varat izmantot, draudzējoties ar cilvēkiem savās grupiņās. Arī svarīgi, kā tu esi noformējis dāvaniņu. Un tur nevajag daudz naudas, mīļie. Tur nevajag. Padomā, ir viss kaut kas veikalā nopērkams. Patiešām pa lētām naudām. Ja, piemēram, es nopērku viņai kaut kādu, viņai patīk krēmi un ķermeņa losjoni, tad es nopērku tādu ķermeņa losjoni, es aptinu skaistu bantītriņķi, piemēram, ar pumpiņām rozā, viņai rozā krāsa patīk, sasienu skaistu, un viņi priecājās. Viņi ir priecīgi. Viņi pirmdien brauc uz Rīgu, uz dziedāšanu, uz ģitāras spēli, un tad es sarūpēju kādu dāvaniņu, noliek kaut kur istabā vai kur citur, un tad, kad viņi nāk istabā, tad ir un iedomājies, es viņai nolieku skaistu dāvaniņu, viņi skrien pie tēti, tētim ap kaklu, ko mana mammu. Viņi priecājās, viņi izrāda, ka viņi tas sajūsmina, un tu vari mīlēt cilvēkus un piepildīt viņu mīlestības tvertnes tā, ka tās plūst pāri. Es zinu, ka vīriešiem dažreiz ir diezgan grūti ar ziedu dāvināšanu sievietēm. Zinu, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem liekas, kurš vispār izdomājis puķes? Kam vispār viņas ir vajadzīgas? Mana mamma ir teikusi tā, es labāk tajā vietā iesēju iestādu kādu lakstu, kur var apēst, ja tie ir loki, dilles, sīpoli, kam puķes, ja? Un lūk, daudz vīri domā, kam viņai to puķi, Bet, ka viņam tas absolūti liekas nevajadzīgi. Un es dažreiz saku vīriešiem, draudzēs, viņiem saku, uzstāvini sievai kādu smuku puķīti, ja? Viņš saka, viņi jau pie puķiem, viens man nesen bija gadījums, viņi jau pie puķiem strādājusi, nezinu, cik gadus viņai tas puķis šitik tālu. Es saku, pagaidi strādāt ir viens, bet kā tu uzdāvinās, tu redzēsi, kas notiks. Nākamreiz viņš atnāk uz draudzi, es saku, tu uzdāvināji. Nē, pats nokaunēs. Es saku, tu uzdāvini. Un ja mēs vienā reizē, viņš man saka, zini, kas ir, es uzdāvināju to puķi, tādu maziņu puķīti kaut kādu, ja? Es nezinu, es neatceros tik sīk, kas tā bija, bet nav jau svarīgs tas lielums, bet pats fakts, viņš saka, un es nesaprotu, par ko viņa bija tik priecīga. Kas tur ko priecāties, bet viņa bija tik priecīga. Tātad tu vari iepriecināt otru un piepildīt viņu ar mīlestību, ar tādām lietām un knifiņiem, kas tev liekas nulle. Tev liekas, tas nav vajadzīgs priekš kam, bet tu vari izdarīt otram kaut ko labu, un viņš būs laimīgs par to. Kā mēs bieži vien gribam? Viņš man ne, es viņam arī ne. Viņš man šitā, es viņam vēl šitā, es viņam vēl parādīšu. Viņš man to izdarīja, es viņam šitā. Ko Dievvārds māca? Atveram labi zināmo rakstvieti. Mateja 6. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti. 3.7. Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, saspaidīt, sakratīt un pārmējošu mēru jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Dievs māca, ka pirmkārt dod tu, un zini, kad cilvēki ir vislaimīgākie, tad, kad viņi dod. Dievs taču mūs tā ir radījis, lai mēs būtu viens otram, lai mēs varētu dot viens otram mīlestību, labestību, laipnību. Mums biežāk ir tā, vieglāk ir dot to ļauno, vai ne, kas vienkārši pats plūst no tevis ārā, nevis padomāt, kā otru iepriecināt un izdarīt kaut ko labu priekš viņa. Mums bija viens tāds notikums Ukrainā, mēs aizbraucām tur Jaltā, un mēs tur gājām uz kaut kādu ļoti skaistu vietiņu. Un tur bija dažādi tirgoņi, un viens tirgoja šašlikus. Un vienmēr, ko viņš saka manam vīram, viņš gudrs. Viņš saka, сделай жене хорошо, и она сделает тебе хорошо. Viņš saka, izdari sievai labi, nopērc viņai to šašliks, un tu redzēsi, kāda viņa tev paliks laba.
Un ir pagājuši 5 gadi, un mēs ar Mārtu atceramies šo notikumu un šo teikumu. Kādreiz ir tā, ka ir jāsaņemās, lai otram izdarītu labu. Piemēram, manam vīram patīk, ka viņam masē muguru, galvu, rokas. Viņam ļoti tas patīk. Es zinu, ka viņu tas iepriecina. Bet man nav tā vienkārši, ka es nevaru to mirkli sagaidīt, kā dot, un to brīdi, kad viņš jau varbūt tūlīt miega ciet, es vēl masēju, man arī gribās varbūt iet gulēt, bet es pieņemu lēmumu dot. Un tad es atceros to labo teikumu, izdari viņam kaut ko labu, viņš tev izdarīs kaut ko labu, un tas patiešām strādā, un es izdaru labu, un viņš izdara labu, un tu redzi, pats lielākais prieks, ka tu redzi, ka tam cilvēkam tā mīlestības tvertne tiešām piepildās. Un tu redzi, ka viņš tāds laimīgs, tā kā tāds runcīts paliek laimīgs. Un gandrīz lielākā daļa vīriešiem patīk, ka viņas pačubina. Tā kā sievas, masējiet viņiem galvas, kaklus, ja? Lai viņš laimīgs ir. Bet mēs parasti gribam ciklēties uz sevi. Es un man, un beigās mums nekā nav. Un tad mums vēl patīk, ja otrs vēl tā kaut ko man ir izdarījis. Mums vēl patīk pateikt kādam. Pasūdziet, kāds es tagad nabadziņš. Tikai atceries vienmēr to, ko tu saki par otru savu pusīti. Vienalga vīrs vai sieva, to tu saki par sevi. Ja es kaut ko saku par savu vīru, zini, par ko es runāju? Par sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir mans vīrs un mēs esam viena miesa. Ja tu kaut ko runā slikti par savu sievu, tu runā par sevi. Jo viņa ir tava miesa un tu esi ģimenes galva. Es nerunāju par gadījumiem, ka tiešām cilvēki meklē palīdzību un runā ar savu līderi. Es runāju par citiem gadījumiem. Es domāju, jūs sapratāt. Un tad mēs sarunājam visu kaut ko slikti dusmās. Mēs tik daudz ļauna varam izdarīt dusmās. Tāpēc jau māca, ka tev ir dusmas, aizēj nomierinies un tad nāc runāt. Un mēs sārunājam kaut ko tādas vaiprātīgas lietas par saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un pēc tam, piemēram, tais attiecībās viss ir šitā. Un tad tu gribi pateikt saviem tuviniekiem, saviem vecākiem, vispār viņš jau tagad mainījies, viņš man tāds tagad labs vīrs, un viņi tev ticēs. Viņi tev ticēs. Kāpēc nē? Tāpēc, ka tu viņos esi sasējis, ka tavs vīrs, jeb tavs sieva, jeb tavs tuvākais ir gatavais briesmonis. Un tad mēs brīnamies, kāpēc mani tuvinieki nevar sadzīvot ar manu vīru. Padomā pats, vai tu neesi sasējis, vai tieši tu neesi tas, kas ielicis viņos to ļauno valodu par savu tuvāko cilvēku. Un pēc tam ir ļoti grūti, kā es teicu, tā miskastījā sāk stiept ārā, un tas nav viegli, un tas ir grūti. Un vēl, Dievs mums ir parādījis visas šīs 5 mīlestības valodas. Pilnīgi visas. Iedomājies, kvalitatīvi pavadīts laiks. Mēs redzam Bībelē, ka Jēzus pavadīja laiku ar saviem mācekļiem. Kvalitatīvi. Kvalitatīvi pavadīts laiks šodien. Katru dienu Dievs gaida tevi lūkšanu kambarī. Viņš pavada ar tevi kvalitatīvu laiku. Viņam priekš tevis laika ir vienmēr. Viņš gaida, ka tu nāksi un skatīsies viņam acīs. Tur esi tikai tu un viņš. Tavs attiecības ar Dievu. Apliecinājumi vārdi. Ja tev dzīvē kādreiz grūti iet, atver Bībeli. Tur ir tik daudz apliecinājumu vārdu par tevi, un kā viņš tevi mīl, un kā viņš tev veidojas mācamiesās, un kā viņš par tevi parūpēsies, un kā viņš tev iznesīs cauri bēdu laikiem. Apliecinājumi vārdi. Pilna Bībele. Tev un man. Dāvanu pasniegšana. Dievs atsūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Vislielākā dāvana visai cilvēcei tā ir. Tādu dāvanu mēs neviens nevaram ne nopirkt, ne uztaisīt. Tā ir vislielākā dāvana. Pats Jēzus, pats Dievs, lai glābtu tevi un mani, lai glābtu visu pasauli. Mīlestības darbi. Ļoti daudz Dievs dara priekš mums. Viņš mums ir atpircis, viņš mums ir atbrīvojis, viņš par mums rūpēs, viņš par mums gādā. Bībelē mēs redzam ļoti daudz gadījumus, ka Jēzus pavairo maizes, tie bija mīlestības darbi, viņa sirds iežēlojas, viņš izdarīja labu priekš viņiem. Un fizisks pieskāriens. Mēs redzam, kā Jēzus aizlūdz, kā viņš svētīja mācekļus, kā viņš pieskarās. Un to visu mēs varam atrast Bībelē, cik ļoti Dievs mūs mīl, kā viņš grib, lai mēs būtu laimīgi, bet
mums jau pašiem kaut kas ir jādara, lai mēs būtu laimīgi, lai mūsu ģimenes būtu laimīgas. Mēs esam tie, kas ceļam šos namus. Mēs esam tie, kas veidojam attiecības ar cilvēkiem. Mums jāskatās uz sevi pirmām kārtām. Piemēram, par eļas līmeni automašīnā. Tev visu laiku jāsako tiem, kuriem mašīnas, tie labāk sapratīs, par ko es runāju. Es arī mēģināšu jums pateikt, tā, lai jūs visi saprast. Jo man ļoti daudz zināšanas nav par šīm lietām. Eļas līmenim visu laiku tev ir jāsako līdzi, lai viņš būtu tik, cik viņam jābūt. Un ja viņš ir stipri par maz, mans vīrs stāsties, viņam šorīt jautāja, tad mašīna esot kerdīk. Mašīna ir beigta, jo kaut kas traks notiek ar motoru, tur tie dzelži tad rīvējās kopā un notiek sliktas lietas, un mašīna vairs nebrauc. Vispār viņš teica, ja parādās lampiņa par to, ka eļas līmenis par maz, nedrīkst vispār nekur vairāk braukt, kamēr eļu nepielej. Un tāpat mums ir attiecībās. Mums ir jāpielej visu laiku šī eļa, šī mīlestības tvērtne jātur pilna. Tā, lai viņam plūst pāri. Un Dievs tev svētīs caur to. Un šo cilvēku viņš svētīs. Un šo cilvēku viņš varēs pacelt. Jo 1. Jāņa 4:7 pēdējā rakstvieta. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Mīlēsim cits citu. Piepildīsim cits citu mīlestības krātuvus ar mīlestību, ar labiem darbiem, ar labu maigu pieskārienu, ar pareizo vārdu īstajā laikā. Mīlēsim. Un pēdējais, es palūkšu Veltiņu palīgā bišķiņu. Es jau to esmu inkaunterā rādījusi, bet šoreiz tas būs tā savādāk domāts. Veltiņu nāk, redziet, jā, mīlestības darbs priekš jums. Rekā, šitā glāze ir tava sirds, jeb tava tuvākā mīlestības tvertne, kuru tieši tu vari piepildīt. Iedomājies, Dievs tevi ir nolicis viņam blakus, lai tu piepildītu viņa to mīlestības tvertni ar mīlestību. Un šī ir tava mīlestība, tavi labie darbi, tavs labais vārds, un tu to mīlestības tvertni var piepildīt tā, lai plūst pāri tā mīlestība. Neskopojies, droši. Par daudz jau nebūs nekad. Un raugies vienmēr līdzi, lai tas eļas līmenis nekad nenokristos par zem. Paldies, Veltiņ. Un lai Dievs tev svētī un mīlēsim cits citu un piepildīsim savu tuvākā mīlestības tvērtni. Un lai Dievs tev svētī šajā grūtajā ceļā un šajā darbā ar cilvēkiem. Un Dievs tev noteikti svētīs.